5. stacija. Jēzus tiek tiesāts pie Pilāta. Marka evaņģēlijas 15. nodaļa no 14. līdz 15. pantam. Bet Pilāts tiem jautāja, ko tad sliktu viņš ir izdarījis? Bet tie kliedza vēl stiprāk. Sit viņu krustā. Pilāts gribēdams ļaužu pūlim iztapt, atlaida tiem Barabu, bet Jēzu lika šaust un nodeva, lai sistu krustā. Ja tev ir iespēja šajā brīdī veltīt laiku Dieva vārda apcerei, tad apturi video un šo iespēju izmanto. Lūdzu svētā gara vadību un uzkavējies pie kādas dzirdētā evaņģēlija frāzes vai vārda un vēro, kā tā tevi atbalsojas. Vai arī tu vari iztēlēt šo notikumu piedzīvot kā dalībnieks vai dalībniece. Pilāts gribēja palikt neatkarīgs un stāvēt malā. Viņš nebija pilnīgi ļauns. Viņš zināja, ka Jēzus ir nevainīgs. Tomēr Pilāts bija neizlēmīgs. Augstāk par tiesiskumu viņš noliek savu stāvokli un sevi pašu. Tā taisnīgums, paklausot valdošajam noskaņojumam, tiek samīdīts gļēbumu, vājuma un baiļu priekšā. Savukārt Baraba pārstāvēja kustību, kuru sauc par zelotiem. Līdzīgi visiem citiem jūdiem, tie ienīda romiešus un sapņoja par to dienu, kad tie tiks sakauti, un viņi būs brīva Dieva tauta. Lai tas notiktu, bija jārīkojās. Cilvēki jāapvieno, jāpabruņo, un ienaidnieks ir jānogalina. Katrs bēgts romietis bija solis pretīm viņu brīvības sapnim. Baraba bija viens no viņiem. Vienā no zelotu dumpiem, kur bija izdevies noslepkot kādu visticamāk romieti, Baraba bija sagūstīts. Viņu gaidīja tāda pati nāve kā Jēzu. Zelotu vidū atdot savu dzīvību, cīnoties par brīvību, bija cēls sasniegums. Tomēr kā ik viens cilvēks, arī Baraba gribēja dzīvot. Kaut vai tikai tāpēc, ka tad viņam būtu iespēja nobēgt vēl kādu romieti. Tagad Jēzus un Baraba satiekas. Viņu personās satiekās divi redzējumi, kā šo pasauli var padarīt labāku. Zīmīgi, ka tas notiek Poncija Pilāta pilī uz romiešu zemes. Tas atgādina par gladiatoru cīņām, kurās visbiežāk piedalījās noziedznieki, un cīņas galā tauta jeb skatītāji balsoja, kuram dāvāt dzīvību un kuru nogalināt. Šeit Pilāta pilī jūdiem tiek dota līdzīga iespēja. Viņiem ir jāizvēlās starp Barabu, kuru vārdu var tulkot kā Tēva dēls, un Jēzu Kristu, Dieva dēlu. Starp Jēzu, kas meklē mieru, un Barabu, kas meklē vardarbību. Un izvēle bija par labu Barabam. Evaņģēlijs mūs šeit neinformē par kādu cilvēku izvēli pirms 2000 gadiem, bet konfrontē ar šo izvēli katru no mums. Arī mēs savā ikdienā, kā skatītāji gladiatoru arēnā, esam aicināti izdarīt izvēli starp Jēzu vai Barabu. Viņi abi piedāvā revolūciju,
Viņi abi tic, ka šai pasaulē ir jāmainās un tai jākļūst labākai. Lai tas notiktu, Barabas gadījumā kādiem ir jāmirst. Pēc viņa domām, tiem, kas nepareizi valda, ir jāiet bojā, jo tikai tad cilvēki kļūs brīvi. Cik patiesi brīvi cilvēki tā var kļūt, Baraba pat nejautā. Viņš neko negrib mainīt pēc būtības, ir jāmaina valdība. Blakus viņam stāv Jēzus, kurš liekas daudz reālāks revolucionārs nekā Baraba. Jēzus neparedz, ka citiem ir jāmirst, lai viņš būtu brīvs. Viņš saprot, ka viņam ir jāmirst, lai citi taptu atbrīvoti. Jēzus dara tieši to, ko viņš gaida no saviem mācekļiem. Viņš aizliedz sevi un ņem savu krustu. Kā revolucionārs viņš piedāvā pilnīgi citu valstību. Tā ir valstība, kas nesākas ar politisku apvērsumu, bet ar augšām celšanos no nāves. Vēsture ir apliecinājusi, ka Jēzus nestais apvērsums ir pārāks, reālāks, dziļāks un jēgpilnāks par to, ko pārstāvēja Baraba. Un tomēr liekas, ka tik bieži manī pašā ierunājās Baraba. Liekas tik bieži ikdienas piedāvātajā izvēlē starp Jēzu un Barabu. Es nobalsoju par pēdējo. Vai klausoties evaņģēliju, vērojot gleznu vai dzirdot apceri, tu pamanīji sevī kādu iekšēju dzīvību dodošu kustību. Ja jā, tad atgriezies pie tās un uzkavējies. Pastāsti par to Dievam un ļauj viņiem runāt uz tevi. Ja vēlies, noslēdz sakot mūsu Tēvs lūgšanu.